Un tā šodien turpinām tēmu par liktenes vadīšanu. Papīra gabals. Laikam esam gatavi. Varam sākt startēt. Un tā cilvēka dzīve sastādās no vai tur cilvēka dzīve sastāv, ja tas ritums sastāv it kā no divām daļām. Pirmā daļa ir tā, kas ir laimas likta. Būtībā, teiksim, tiek dieva likta, bet mēs izvēlam laimu kā dievu, teiksim, daļu. Un otrā daļa tā, ko mēs varam ietekmēt. Ko mēs paši varam ietekmēt. Ļoti svarīgi šajā, teiksim, lai mēs zinātu, ko un kā ietekmēt, tad mums ir jāzina, kas tad tiek paredzēts. Kas ir ticis paredzēts, kas mūs gaida tuvākā un kas var gaidīt tālākā nākotnē. Mums būs speciāla nodarbība par pareģošanas un gaišredzības metodēm, bet mēs vispirms izņemsim to, ko mēs sakam, teorētisko daļu. Jo nevar jau veikt praktiskās nodarbības, nezinot, ko dara. Un tagad pastāv iespējas izzināt šo tuvāko un tālāko nākotni, kas nolikts. Un jāņem vērā, kad jo mēs kaut ko tālāk skatāmies, vai uz pagātni, vai tas, jo vairāk, teiksim, tā lieta paliek neskaidrāka, mēs varam salīdzināt, teiksim, tā kā fotoaparātā slikti nofokusēti attālumi. Ja skatāmies fokusu attālumā, tad ir skaidrs, bet to tālākās ir šie fokusu attālumi, jo attēls paliek neskaidrāks. Arī tā, teiksim, kad pietiekoši precizitāti var izzināt tuvāko dienu notikumus vai nedēļas, tad jo tālāk, jo šie notikumi paliek arvien neskaidrāki un neprecīzāki. Senatnē nākotnes izzināšana, tā bija tikpat parasta nodarbība, ka mēs, teiksim, no rīta ieslēdzam laika ziņas, lai paklausītos, kas būs, kas notiksies. Šodien, teiksim, jau tāda aiziešana pie gaišredzības, gaišredz cilvēka vai tas, tā jau skatās kaut kas sevišķs. Un vistrakākās, ka nav jau pie kā iet. Pašiem tas jādara. Mūsu senčiem tuvākās un tālākās nākotnes izzināšana tā bija ikdiena. Jo viņi klausījās dabu. Un pirmām kārtām vakarā paskaties, kāds būs laiks uz rītdienu, jo vislabāk to pasaka saules rietas. No tā viņi plānoja darbus, kāda darba darām būs atkarībā tā, vai būs saule, ja lietus būs. Rīta saulē lecot, skatījās jau tuvāko dienu notikumus saules laikā. Paklausījās, ko saka putni, koki, zāle, upes un ezera ūdeņi. Vai ko rāda citas zīmes debesīs? Tas, laikam, par ātrsirdību, jā. Tā un tā bija ikdiena. Tā bija visnormālākā ikdiena skatīties, teiksim, kādas ir dabas zīmes. Tas piederēja pie viņa dzīves normālā rituma. Tas nebija kaut kas tāds sevišķi vai ārkārtīgs vai teiksim, tāds neparasts vai tas. Es negribētu apgalvot, ka to zināja varbūt katrs cilvēks, jo tāpat arī, domāju, senākos laikos bija cilvēki, gudrāki un netik gudri, apdāvinātāki un mazāk apdāvināti.
Un droši vien kalpam vai vergam, kā sakot, tā vajadzīga pēc savu nākotnes izzināšanas bija stipri mazāk, kā tam, kas bija saimnieks vai saimes vecākais. Bet tā bija visparastākā nodarbība. Un arī sākot kādu darbu darīt, sekoja zīmēm, vai šis darbs veiksies vai neveiksies. Un, ja mēs tā rūpīgi palasāmies Latvijas tautas pasakas, tad, teiksim, mēs varam satikt tādas lietas, ka, teiksim, cilvēks izgājas kaut ko darīt, bet nelāga zīmi ieraugot, viņš griežās atpakaļ, ka tur nekas nesanāks. Lai nu gan mēs tā ģērbamies sintētiskos apģērbos, staigam ar telefoniem, radioaparātiem, ar visādiem verķiem apkārušies, un braucam automašīnās, lidmašīnās un raķetēs. Tas nav mainījis dabu, un tas nav mainījis mūs kā dabas bērnus, kā dabas būtnes. Mums ir tā pašiem liekas, ak, tu dieviņ, kas nu ir sabūvēts, kad asfaltēts šoseis un ceļi un tas, un telefondrāts ir saukts un elektrības savilkt. Bet atvainojiet, tādi paši mēs dzimstam, tāda pat ir mūsu fizioloģija, un tāpat mums ir saites ar dabu. Nav notikuši tāds kaut kāds būtisks izmaiņas, ka, teiksim, mēs ja nu kādam no mākslīgā sirds tika ielikt iekšā operācijas rezultātā. Visas šīs zināšanas bija iespējams iegūt, un šodien ir iespējams iegūt. Un tāpat šodien, izejot mežā, un pat ne mežā, tikai uz ielas, un kādu reizi, kā sakot, pats savā dzīvoklī, jūs variet iegūt nozīmīgas ziņas par to, kas var notikt un uz ko jums jābūt ir gataviem. Esmu daudzus cilvēkus iemācījis klausīties un skatīties, vai pareizāk sakot, dzirdēt un redzēt. Skatās ir viss, bet redz retais. Vai arī visi klausās, bet dzird jau tikai retais. Bet to visu ir iespējams apgūt katram cilvēkam, kas vēlās kļūt redzīgs un dzirdīgs. Katram, arī katrai un katram no jums. Un tur nav nekāda ne mistika, ne māģija, ne buršanās, ne tur kaut kāda tur brēnumi. Tā ir pilnīga normālā cilvēka dzīve. Tikai jums jāzver apziņa, ka tā ir norma, ka tas ir tā vajadzīgs dzīvot, un tur nav nekas ne sevišķi, ne ārkārtējs. Bet, tikai, tas būs daži, bet būs jāpiebilst klāt. Ir lietas, kuras, teiksim, vienkārši nezīs vai nevar prasīt, teiksim. Vienkārši tas var palīdzēt jūsu godīgā dzīvē un godīgā darbā. Ja jau varētu tas laimīgos loterejas numuru biļešu uzzināt, tad vairs neko nedarīt, tikai dzert un dzīvot, kā sakot. Laiku nopirkt laimīgo loterejas biļeti. Tas to jums neviens nedos. Varbūt tas, ko es saku, liekas, kaut kur savādi, neparasti. Dīvaini vai pārsteidzoši, vai domā, gan tas vīks fleitē, nav fleitē pat trapu. Un tad mēs jums pastāstīšu dažus gadījumus no savu draugu dzīves. To, ko katrs no jums arī var, teiksim, iegūt un var zināt. Tātad tas būtu
Visvieglākais, ar ko sāk klausīties dabā, tas ir putni. Ar putniem visvieglāk ir sākt sarunas, kontaktus, izzināšanu. Tas. Es jums nestāšu metodis, pagaidam variet nepierakstīt, vienkārši tas būs tādi, praktiski gadījumi, ko es varu tev atteikt no savas dzīves. Ja es vienkārši jums dažādas gadījumus stāstu, es kādreiz pārstāstu to, ko es ar tev ziniet, es stāstīšu, tad jūs brēciet nelabā balsī, ka šito nevajag. Bet, tomēr ir gadījumi, kas varētu būt. Un tā mans paziņa, tehnisko zinātņu doktors, cilvēks, kas vispār atvainojiet, skumji, bet netic ne vēlnām, ne dievam. Un tā visam, par ko mēs kādreiz runājam, šis vispār pavisam netic. Tas viņa notikās pirms gadiem 15. Viņš stāvēja, tas bija kaut kur uz Maskavas Foršats pusi. Liels rudens vējš un viņš gāja trolejbusu. Un pēkšņi viņš jūt, ka viņš te nedrīkst stāvēt. Ka viņam it kā kāds spiež, velk, grūž, kā sakot, kad šita nestāvēt. Viņš paiet, kā sakot, viņš pat nezinu, kas tas bija, sakot, bet, viņš to paiet, kā sakot, kaut kādu tādu gabaliņu nosmērns, un blenzdam savien atsvēt, trolejbus nenāk. Pēkšņi spēcīgs vēja brāziens, un tā vieta, ka viņš stāvi nokrīt liels koks. Tad viņš teica, es laikam sākšu kaut kam ticēt. Bet kas to teica? Kāds saka teica, Otrs, kā sakot, cilvēks, kur es labi zinu, es labi laik bija Latvijas turistu klubdirektors. Tas bija otrā pasaules kara laika, jau pašas beigas, bija 44. gada rudens. Viņš bija mobilizēts Vācu armijā un ļoti labi saprastams, kad nekas labs, kā sakot, tu negaidi, ko tu padomu karaspēks un bija pāri jau Latvijas robežai. Kaujas kaut kur notika jau kā sakot, Latgalē. Viņš dezertē. Bet tagad viņam no Rīgas jātiek, tu jācāk dzīvo pie Aivieksts. Ko nozīmē tajā laikā pārvietoties? Jebkur zelle bez dokumentiem momentā. Viņi, kā sakot, ja viņi tādu noķer, arī momentā nošaut. Tā, ka viņš jau uz ceļiem, visiem uz ceļiem stāvēja patruļus, uz tiltiem stāvēja patruļus. Un bija arī šutu slēpņi, kas ķēra ciet šitos taļo arī šucmaņi un policai, un visi tie zināja ļoti labi, kas notiekās, un vāc, kā sakot, tas armijas apsardz. Kā sakot, viņš arī to zināja, ka tā tas ir. Viņš vienkārši, kur gāds, cik es pirms gāju caur mežiem, kur vajadzēja krustot kaut kādus ceļus, viņš tos krustoja parasti naktīs. Viņš jau bija diezgan tālu ticis, viņš bija ticis jau visai tālu, kaut kur jau. Tā kā viņam palika uz vecāku māju, kaut kādu nieku, 25 kilometri. Un tagad ir tā, viņš pa dienu iet, kur var jāsaka, cilvēks izsauc, viņš nav ēdis, kā sakot, kā tur tā, kā tā atpūt visu laiku, pārgurs, un tagad, bet ir tā, ka vairs pa mežu nevar paiet, ir tagad tāds jākrusto tās lauku gabals, atkal otrā pusē ceļam atkal ir mežu, kas uz viņu pusi derētu, bet, tu jātiek pāri, it kā viņš ilgi skatās, it kā tur, neviena cilvēka nav. To sakot, lauku ceļš tāds, lauku lielceļš, aiz Madonas, un es domājies, pēkšņi balss saka, nē, saprāt, kāda sajūta cilvēkam tagad ir, vai ne? Viņš momentā apsviežās apkārt, bet nav neviena cilvēka mežā. Ilgi pēc neviena cilvēka nav. Viņš atkal spēr soli, atkal tā balss saka, nē. Tad viņš ilgi pēt, kas to varēja teikt un ko tas nozīmē.
Un tā viņš gāja. Balsts teicot trešoreiz nē, viņš vairs neklausījās. Ies, ka uz ceļa grāvīm noslēpušies ķērāji. Nu, pateicoties, kā sakot, vienkārši, nu, var teikt, tā bija kaut kāda laime, pateicoties, ka viņš palika dzīvs, ka viņi nenošāva uzreiz. Ko viņš tur kaut ko, nu, kā tas gadījās, tā vienkārši neticam laime, jo parasti tos šāva uzreiz nost. Bet, nu, viņa liktenis ar to stipri sarežģījās, protams. Tas nav cilvēks, kas runā muļķības, nu, nopietni. Tas bija 90. gadu sākumā, 91. gads, 2. gads. Atcies vienlaik, nu, bija, kā sakot, Rīgā, nu, pavisam, autobusu satiksme bija sajukus, autobusu gāja reti un nekārtīgi, un man māma dzīvo Šampēterī un dzīvoja pareizāk sakot. Un es katru nedēļu braucu viņu apciemot. Kaut ko apciemot, aizvest, ko nu varēja sadabūt, un kā te bija. Un tā kaut kā no tās vietas bija jātiek mājās. Jāiet bija kad kilometru pusotra, ka līdz autobusam, kas gāja pa Kalncēm ielu, tas uz lidostu, kas gāja. Un viņš tā gāries pa minūtēm 40. Un tā es tā, kad putni ieraudzījums, paskatījos un paprasīju, nu tā domās, kā man iet. Jo saraksts tev nekāda īsti saraksts nebija, tā gāja, ka pagadījās. Jā, putna teica, tas nozīmē, ka es kājas pa pleciem, cik tik jaudas puses skriešas. Un tad pagūp pieskiet klāt, kā sakot, tad burti skrieš, redze, ka autobus jau pienāk, apstājas pieturā un cilvēki kā piekšanas, skrieš, pieskiet klāt, ieliec iekšā. Bet ja vārnas garlaicīgi teikt, krā, tad es gāju visam mierīgi un lēnām, nesteidzoties, satiks jaunības paziņas, parunājos. Naizi autobus pieturās, stāv bariņš cilvēku un pukas kaut kas traks pusstundā bijis autobus, cik kas tā par nav nekādas kārtības, to jauna valdība un ļoti pagaidi, kad autobus nāca. Ja tas būtu bijis vienreiz, divreiz, trīsreiz, nu labi, tiek sagadīšanās. Man tas bijis daudzreiz. Kādreiz mežā pētot akmeņus, nomaldamies. Nu kā nomaldamies? Vienkārši, nu tur, kā liekas, iekulies kaut kur iekšā, nu kādā purvā, biežņā vai kaut kur, nezinu, kā tikt ārā. Jā, ir karti, ir kompas, nu kompas rāda vieta tā virzienā, bet tu ir purvs priekšā slīkšņa. Kaut kāds iekulišies iekšā esam, bet nu kaut kā jātiek ārā. Un uz kur pus tikt ārā? Paiet pa labi, biežņi, paiet pa kreisi atkal purvs, tur kaut kāds ūdens lāms, bet mēs kaut kā tik iekš iekulamies. Un tā nu domā, ko darīt, nu pēkšņi no kurienes uzrās kaut kāds putnelis. Vislabāk, kad ceļ dzeltenā cielava ir. Un, ja putnis jums pārlaižās cieši pār galvu pāri, cieši, tas nozīmē tā zīme seko man. Putni un aiziet šitā te. Skaidrs, mums jāiet šitā, jāpavies, jāiet tur. Un tīs jārēties tur, ka tev vispār vajadzīga, bet tur, kas tuvākā vietā. Tu atcies, ja putnis pārlaiž pa galvu pāri, tas seko man. Cilvēks, ko es pazīstu, nu, tāds rakstnieks, dzēnieks, dzīvo Tukumā. Viņš no tiem, kas katru dienu iet peldēties, arī ziemā viņš katru dienu peldē sāliņi, ko lēc iekšā. Tas gadījums bija pēc kādiem gadiem, 10 apmēram. Tukuma Melnezera, kas zina. Šeit uz Tukuma Melnezera vēls rudens. Vēls rudens, viņš noģērbjās un iet tur ūdniekšā, kā peld. Sākt peldēt un pēkšņi kaut kāds putnu bars, sīki putneļi, pārējās pa galvu pāri viņam, atgriežās un tā brēgdam nāk atpakaļ no cieši virs galvas. Viņš nezināja par šo te zīmi, ko tā zīme nozīmē. Bet ja putni neatlaidīgi atkārtoja to pašu zīmi, tad viņam beigās pieliec kaut kur, ka laikam tālāk paldies, es saku, tā jūsu laime, viņi jums izglāb dzīvību. Tā laime, ka jums sākāt saprast, ka kaut kas notiekās. Vietās, kur mežā nevajag iet, koks saka brakšķiet, krakšķiet, drausmīgi. Nu, kā sakot, tādu,
no briesmīga troksni. Un vienā reizē veda ekskursiju, tad toreiz laikam, un tas bija Ilza toreiz bija līdzes, bet laikam citiem braucienām no tiem tā laika. Tas bija Embūteni, Vilku grava. Embūts Vilku grava, es tur gribēju jaunu variantu pamēģināt un saka, iet tur, sāk čīkstēt koks. Puisat, labi, nav nežēlīgi čīkst. Tad viņi sāk rakšķiet, tā viens stiprāks, sāk ķert vānas, no es kliedz tūlīt viss atpakaļ momentā. Es nezinu, kas tas bija. Varbūt kādam čūska iekodusi, vai varbūt uzkāpt uz kādas karlaika mīnas, viekrist kādai bedrē iekšā, vai kāds koks nogāstos, bet tas nav arī jāzina. Svarīgi, kā un kā tie cilvēki pagriez atpakaļ, momentā visi trokšņi norim. Nevajag kāds putnas ķērts, nevajag kāds koks, čīkstē, nebrakšķi, tas nebija. Tā ka šādas zīmes, viņas ir, kā teikt, nav liela gudrība, lai šīs zīmes apgūtu. Tas ir tās pavisam vienkārši. Un mūsu cenšamies izzināt svarīgas lēmumus, teiksim, kā nosaukt bērniņu, kādā vārdā. Vai, teiksim, tas būs piemērots vai nepiemērots, kā lai sakot, pāris no tiem, kas taisās precēties, doties ceļā vai nē, kur celt jaunu māju, vai kādu dzīvi sāk, kādu lielu darbu sāk. Ja mēs skatījās šīs zīmēs. Un tāpēc pirms mēs runājam par tehniskiem paņēmieniem, mums jāapzinās, ka tas ir iespējams, ka to var izdarīt. Un tā mēs izzinām iespējamos notikumu risinājumus. Kas šīs zīmes dod? Protams, ne jau koki, kas, teiksim, bezvēja laikā čīkst koki. Paklausieties, kā to čīkstēt bezvēja laikā koki? Un dažos gadījumos tie putni, kas uzreiz domāju, vai mēs tās putnes vispār bija, kas cits nebija. Čīks, brakš, kraks, bet tas nozīmē, tu nevajag iet. Vienkārši tā sāk iet, kā sakot, kaut kur ieklausīties. Jo nav tādas vārnīcas, kas pateikt, teiksim, kad šis vārnas ķērciens nozīmē to, bet šitais nozīmē to, tā nav. Putnu balss var būt ļoti atšķirīgs, dzīvnieku uzzīme var būt ļoti atšķirīga. Un koku, teiksim, runas arī var būt ļoti atšķirīgas. Ūdens var dažādi šaukt, niedres var dažādi čabēt. Un vēl viena lieta jāatcerās. Neiedomājieties, kad jūs ejat pa ielu, kad visi putni to dara, ka jums pa godu runājās. Tas būtu tā kā drusku pa traku. Bez jums ar citu cilvēku arī pasaulē. Jāiemācās, teiksim, bet tas ir jāsāk trenēties, par to jādomā un jāiemācās šīs zīmes atšķirt. Var pastāstīt, kad vairākus gadus man nācās vadīt šajos te trakajos pārmaiņu laiks. Nevienoši par tiem padomu laikiem, tur apmēram bija zināms, ko tu dari un kā tu dari. Bet šajos trakajos pārmaiņu laikos man nācās vadīt diezgan liela saimniecisku sistēmu. Saistīt daudziem tūkstošiem cilvēku ar lielu, neteiksim lieliem, bet tomēr viduvējiem uzņēmumiem. Daudz objektu pārvaldīšanu. Un tas bija tās laiks, kad vispār nevar saprast, kas būs un kā būs, kas notiksies un vai, kā sakot, ko no piedāvājuma var pieņemt un ko nevar pieņemt, kas ir blēdis un kas nav blēdis un kur, kā sakot, var vinnēt un kur var smagi zaudēt. Ejiet uz darbu Sajūglas parka, katru rītu pārdomāju par to, kas man šodien ir jādara. Un vienkārši tā, kā no domās lūdzu Dieva palīdzību, Dieva padomu, kā man te būt. Teiksim, vai izveicīga amerikāņu Hovenera
līguma projektu parakstīt vai neparakstīt. Klausos, ko saka putne. Ko saka koka, ko saka ezera ūdens. Aha, nu tā mīļi nočebinās, jāparakstīt. Bet, kā sakot, nav tā sakot ideāli piekrišana. Tad es domāju, pirmo, kuri teiksim, kas jāpamaina. Pirmā daļa, ne, klusums. Otrā daļa, jā, sākā sakot, ezera ūdens, sāk virmot, šalkot. Koki te nopūšās, nopūšās. Putni tāds savat, aha. Un tā es izinu, ko man darīt un kā man darīt. Esmu daudz reizi šo padomu prasījis, teikšu, ka nevienu reizi es neesmu pievilcis. Šajā ārkārtīgi riskantajā situācijas, kur risks kādreiz bija ļoti liels. Nenot, kā sot, ne jau man personu kos būtu, man atlaist no darba, es tu savā kabatē ko nebāzi. Bet vienkārši, gribas šo darbu padarīt labi. Tā kā, teiksim, tādās it kā, ļoti, utilitārās lietās. Nekādās augstās, utilitārās lietās. Jūs varat saņemt kvalificētu padomu, tikai, jāzina, kā aprunāties. Tikai tas nav tik vienkārši, kā nospiest tikai vēl viena lieta, kas sakot. Tagad tā par špierunājot. Tas nav gluži tā, ka nospiežat kalkulatoru taustiņus un 2 reiz 2 vienlīdzīgs un tad jums rāda, ka tas ir 22. Tā tas nav. Lai jūs varētu darboties, uzzināt, grūtākais ir ieiešana režimai, tā varētu teikt. Kā to teikt? Kāds piemērs izvēlēties? Lai mašīna varētu sākt braukt, jums viņu jāpalaiž un jāiesilda. Lai varētu savu sirdspuķīti apmīļot, katru reizi nebruks virsū. Tā, kā teikt, viņu jānoskaņojas pirms ir. Lai varētu sākt spēlēt viola, vai viņu jānoregulē. Tā viss tas ir tad. Un šī ieiešana režimā, kādreiz tas ir grūtāka darbība nekā pati tā darbošanās. Tā, par šīm darbībām. Garamāntās mums ir diezgan daudz rakstīts. Bet es jums stāstīju vēl citas tehniskos paņēmienus, bet jāatcerās viena lieta. 99% no tā, cik jums veiksies vai neveiksies, tas ir atkarīgs no jums pašiem. Vai jūs pieejat dabai augstprātīgi, jeb es, neteiksim pazemīgi, bet ar cieņiet dabai iekšā, sapratams, kad arī zāle ir dzīvība, krūmi ir dzīvība, puķes ir dzīvība, koki ir dzīvība, Niedras ezermalā ir dzīvība, ūdens strautā, upe ezerā ir dzīvība. Nemaz nerunājot par strāzdu cīruli vai sunīti vai kaķīti, es domāju, ka tur Un katrs no viņiem var jums palīdzēt. Ja viņi atzīst jūs tā cienīgus. Vai viņi atzīst jūs kā... Un vai jūs to putnu valodu saprotiet? Un katrs pat kaut kāds sīks kukainīgs, viņam ir, viņš sev uzskata par personību. Man draugi netālu no Limbažiem bija nopirkuši māju, vecu māju, kur jau daudz gadus neviens nebija dzīvojis. Tā viņi, dava atslēgas, atver vaļā, iet iekšā mājās, un tā viņi skatās.
pagalums, kas sermuliņš. Kāds ir sermuliņš? Nu, tāds, drusku krasnāks pa zīmulu. Drusku krasnāks, drusku garāks pa zīmulu. Piecēlies pakaļkājas un diktišķās. Kāpēc? Saprotiet, viņa mājā, kur viņš dzīvo ne pirmo gadu, ienāk kaut kā cilvēki. Es domāju, tas viņam patīk. Es tā biju pie saviem draugiem Valmierā nakšņoju, un viņiem tad tās remonts bija, un tādā sabastā būšanā, un tagad, tā gadās, kad dzen no rīta bārdu, man tad dzenamais ir, kontakts ir ļoti tūp mazajam kanāriju putniņam. Tāds, kā sakot, tāds kunkulīts maziņš. Es skatos, kā putniņš, bet līdz šim ir lūkais uz mani interesi. Pagriež pret mani dupsīti. Ko tas nozīmē? Kad cilvēks pagriež pliku dibendāli, ko tas nozīmē? To jūs saprotat, ja? Ka putniņš to dara, putniņš to pašu. Tā visas dabas zīme. Tas nozīmē, ka viņš ir ļoti apvainojies par to šņāpu, viņš izdod mans bārdzenmēs aparāts. Un es lūdzu citā vietā, kā sakot, kontaktu parādīt, tas taču nevar tā putņam dzīvi tik traki maitāt. Jo to viņš bija no sirds. Tas nozīmē, ka viņš ir ļoti apvainojies. Par to svešo cilvēku izdod tik nelāgu troksni, blakus viņa būrītim. Jā, bet tad nekas citādi putniņš bija augs. Tā, protams, jums nevar iedomāties, kad ja kaut kur putni plūcās vai teiksim, savus iztiks dēļ, ka tas notiek, kad ir tā brīdījums, ka kaut kas slikts notiksies, vai kad tur balodīts ļoti maigi dūdo savai sirds mīļotajai. Tas attiecās uz jums, diez vai viņš to jums saka, viņš droši vien saka savai baloši, kā sakot, jaunkundzei vai kundzei. Un visgrūtākais ir šais dabas zīmēs atšķirt to, kas ir tātad viņu pašu runāšana, viņu pašu reakciju uz to vai citu notikumu. Tad atšķirt no tā, kas ir domāts jums. Tā ir ļoti liela māksla. Sākiet klausīties un pats galvenais sākiet analizēt. Vai šī ziņa jums domāta, vai viņiem pašiem? Jo no tā visa, kas notiek dabā, jūs saprotiet, 99,99%, tā ir viņiem pašiem savi jautājumi ir. Pārunājam, apspriežam, tur ir savas ķildes, savas problēmas, mīlestība, uztraukumi. Kaut kur vējš nopūš, jāsaka, kaut kur tāpat, vējš alks tāpat pūš. Un tas nav, kā saku, tas nav priekš jums, tas vienkārši viņi paši dzīvi notiekās. Tā, mūsu, un vienā Latviju pasaka rakstīts par ganu zēnu, ļoti bieži pasakās, zintnieks tiek apzīmēts ar simbolu ganu zēns. Šis ganu zēns, kā sakot, ir dzīvojis, tur mežā un klausies meža tur putnus un kokus un no tā viņš ir mācījies. Tālākajā pasaka viņš kļūst ķēniņam pa palīgu un pa padomdevēju, kas sarga viņu no visa kā. Un tādā veidā, ka viņš dzird, ko kraukļi runājuši, ko, teiksim, tur koki runājuši, ko tu vēši teicis. Un viņš to zīmi iztulk, un tādēļ viņš ķēniņu glāb no, kā teikt, vairākas reizes glāb no nāves, no nepatikšanām, un viņi laimīgi pārdodas mājas no smaga ceļojuma. Bet vienkārši viņš zina, ko viņi saka. Tas nozīmē, ka senajos laikos ne visi saprat, un pat kā ķēniņš nevar visi saprat, kas notiekās. Un ļoti jauka igauņu pasaka, pat tā ir tāds Kreitsvalds sakopatās igauņu pasaks, mēs gadiem 25 iznāca, un tāda ir pabies grāmata. Un pirmā laikam ir par 3 vērpējām. Un tad tur arī, tur tās karaļdās laikam, kas tur meklē tās
savu to līgavu, un tā izrādās, ka jāmeklē dārznieks, jo citi jau cilvēki vairs neprot putnu valodu. Un tur viņam gāja traka, tā līgava ragandzenās pakaļ, un tur tas. Bet jau pasakā, kas pasaka ir sena. Un tad jau, kas šajā pasakā, senajā pasakā, tās, tagad jau es tikai retais prot valodu. Dārznieks, vecais dārznieks tas jau prot. Tā vecais dārznieks māca, ko teiksim putni stāst, un kas ir jāzina, ko putni runā. Tad pasaka, protams, skaisti un laimīgi beidzās, ka viņš savu to aprec to vērpēju un atrec savu mājās jauku sieviņu. Bet tad arī tajā pasakā teiks, ka tā jau vairs retais tikai zina to. Retais jau tikai zina to runāt. Un tomēr pēdējo pārdesmit gadu laikā diezgan daudz cilvēks esmu apmācījis un sekmīgi to lieto, saprot, un tas ir iespējams izdarīt. Tikai saka, 99% sekmi atkarājas no tā, cik jūs vērīgi sāksiet klausīties un skatīties. Tas nav ābets, ko paņem un māc, jo neviena situācija dabā neatkārtojās. Visas situācijas ir unikālas un nav standarta valodas, bet ir izpratnes momenti, kuri jums ir jāzina. Izpratne. Tā, šī tāda diezgan sarežģīta tēma. Un tā, teiksim, tagad ir, tad nākošie virsrakņi karma pierakstiet. Kas tā karma ir? Karma tad tas ir noliktais liktenis. Pašlaik šīs runas par karmu ir dikti modē. Un aktu dievs, kā viņi netiek, un kā sakot, aktu dievs, tur karmas diagnostika, un ko tu par to karmu būtu? Notiek, kas lekcijas un semināri, un visādas grāmatas izdots atvainojot, kā to pieklājīgi patīk, bet tiek līdz riebumam, es laikam kaut kā pieklājīgāk būtu jāsaka. Un cilvēks svētam visam tic. Tiek tās grāmatās tāds, ka tās ir Tibetas lielā gudrība. Lielā austrumu gudrība, ka tas nākot no turienes, un tas jāpieņem, jo tas ir tā likts un liktenis, un tur neko nevar darīt, un katram mums ir sava karma, šo karmu ir jādzīvo, un mēs vienīgi visu, ko mēs varam darīt, ka mēs šī dzīvē, ja mēs labi un godīgi uzvedamies, tad, kad mēs pārredzimsim nākošajā dzīvē, tad tam nākošo reizi, kad mēs tad piedzimsim, tad mūsu karma būs labāka. Un tā cilvēkam jācenšas uzlabot savu dzīvi, godīgi dzīvot, lai nākamreiz būtu labāka karma. Varens skaists stāsts. Tad tā, pacelājot, man ir arī grāmatas, un ļoti labas grāmatas, un raksti, kas tika izdoti, man gan nav tik tie vecām, tikai rokā toreiz lasījis esmu, kas tika izdot par šīm tēmām līdz Pirmajam pasaules karam. Un ir man izdevumi bijuši rokā, kas ir izdoti no 1. līdz 2. pasaules karam. Jūs sakat, nav šādi iedzieni iekšā. Viņi nav. Lai tu aprakstītu visu jogu un austrumu gudrības un viss kas. Izrādās, ka vesela kaudze tādu, terminu, kas nemaz nav iekšā, bieži nezinu kāpēc. Ne par kādu agni jogu netiek runāts, ne par kādu kārama. Savādi. Kā tad tas ir? Katarīga Bindra Devi, lieliskā, kā sakot, indiešu filozofijas un jogas zinātāja, tad viņai prasīja, ko viņa, bet kāpēc viņa par agni jogu nerunā?
Viņi vēlreiz pārprasīja, kā jūs teicāt, what do you say? Un sakot to, un. Tā viņa pat viņa teica, bet piedodiet, Indijā tādas mācības nav. Bet te no Rīgā ir kā augstākā gudrība. Man te nesen ar vienu šo jogistu bija tāda saruna jaunas puisis, kā sakot, un uz tā magni jogām meties. Es saku, lai tik met mieru. Un vien izstāstīja, bet varbūt, kad tā ir kaut kāda, bet nu kā tad tā, ka viņi nav, ka viss pa to runā? Saku, mazums, ka pa visu runā. Visu vienmēr runā pa brīvu brālību vienlīdzību vai demokrātisko republiku. Bet to mūsu labklājību, ko tas viss runā. Nav viņas. Un tāpat nav, kā sakot, nebija šo jēdzienu pa karmu. Kaut kur viņš parādās tā ļoti, varētu teikt tādā pavisam vārgā kontekstā. Tagad, kā sakot, 20. gadsimta beigās, aktu dievs, kā sakot, ir cilvēka karma, zemes karma, tautas karma, sapoties. Tur aktu dievs to karmu izrādās ir, vesels ducis bez mazliet. Un ja latviešu zemē jācieš no okupantiem, te no krieviem, te no vāciešiem, te no poļiem, te no zviedriem, tā ir jūsu zemes karma, ko tad var darīt? Ja tas, teiksim, kad atvainojot mūsu valsts izzaktu izlaupīt, tā ir karma, ko to darīt? Neko, mīļās cilvēki. Es domāju, ka vakarā mājās durvis iet neslēdziet, jo ienāks iekšā laupītājs, viņš aplaupīs, tā tikai karma, ko tu darīt, Un ja jums iztīri kabats trolejbus, tad tu darī, karma bija, tad tu jau jūs paši neuzmanību, karma vienkārši. Tā ja mēs varam nonākt līdz pēdējiem idiotismam. Nācies strīdēties ar vienu otru tīri, kā sakot, citādi saprātīgi cilvēki, kur ir apstulbināti no šīs te būšanas. Bet tad sāksim domāt, kam tad ir izdevīgi šī mācība pa karmu? Kam tad viņi izdevīgi ir? Izdevīgi viņi tiem, kas mūs valda, aplaupa un apmāna. Viņi tiem izdevīgi. Un tad tas, ka mēs maksājam, teiksim, par telefonu 5 lielāks tarifs nekā pienāktos, tā ir karma. Nav jau neviens vainīgs, ka noslēgts ir tās līgums ar Latelekom un tas tiek labi realizēts. Nav neviena vaina. Nekāda vaina nav. Latvija tiek lēti izpārdot, ko tur darīt? Tur nav vainīgs nekāda, kā sakot, augstie kungi, bet tā ir tāda karma tikai bijusi. Mums ir nožēlams pensijas, tā atvainot no karma, ko to dēļ godāt ir cilvēki, Cilvēks visu mūžīgi godīgi strādājas un saņem 30 latas pensiju un nevar iztikt, karma, kā tur vaina ir. Un, ja cilvēki pieredina pie šīs domas, tad viņš neceļ galvu augšā nedomā, tad viss ir pareizi. Viss, kas noticēs, tikai jūs karam bijusi. Un tomēr, kad tauta varēja nobalsot par Latvenergo, kad nedrīkst Latvenergo lēt naudu pievākt, un kas tad notika? Kāpēc tā nebija karam vairāk? Es neesmu par sociāldemokrātiem, bet, šoreiz, kā sakot, paldies viņiem. Viņi to varētu ierosināt. Un tas pats visam citām lietām. Kad katrs cilvēks var kaut ko darīt, var kaut ko ietekmēt, un var arī neko nedarīt. Un tad šāda veida mācība ir domāta tikai vienam. Viņas nenormāli izplatīšanās tie, kas pasūtītāja skribenti, kas raksta šīs te grāmatas un kas las tās lekcijas. Tās taču tikai viens, kā sakot. Lai cilvēki pieņemtu visu to tā, kā ir. Un skumi, ka pastāv arī Rīgā
dažādas inteliģentas apvienības, baltais aplis un tas, nu, ko nu māca, kā sakot, to bez maz kā tiek kā tādu, nu, kā lielo dabas likumu. Kā lielais likums, kuram nav iespējams pretoties, ko neko nevar darīt. Nu, tad jau viss, nu, tad ja jūs ļaujiet, kā sakot, lai zogu aplauk mānu un dara jums, ko grib, tikai sakiet, nu, kāram, ko to darīt. Nekad mūsu senčiem neparādās šie jēdzieni, nekādā dainā, ne pasakā, ne teikā, neparādās šie kāramas momenti. Latviju tautas pasakas, kas ir būtībā vēstures atspulgi, atspoguļojumi. Nu, kā tās pasakas viss ir būvēts, lielākoties tas tavs īstās pasakas. Viņš ļoti pamācoši. Tu ir katreiz rādīts, kad varonis nonāk kaut kādā grūtā situācija, kādā pazemē, ellē, pie raganas, pie velna, kā sakot, smagos apstākļos, viņam tur nav ko ēst, vai nav ko darīt, vai šitā te. Viņš sēž grāmatā pukskatāja karma, uz prāks nost. Nekad un nevienu reizi. Katreiz viņš strādā, domā, rīkojās, darbojās, kā sakot, trīsreizējās stikla kalna augšā, vienreiz var, otrais sudraba, trešais dabūs zelta zirgu un tiek pie tās princeses un noskūpstuņu un sašķēd stikla kalnu 9 gabalos un nokau jodamāti. Un jā, princesu uz pili. Vai, kā sakot, piemānu vai apmuļķot to velnu, vai, kā sakot, uzvar viņu. Tādā vai citādā veidā. Tā māca mūsu Latviju garamants. Un šī mācība tas ir pamats. Protams, kā sakot, ka mums vairs nav to pasakas situācijas, bet pašā būtībā māca, kas ir jādara. Kā jādarbojas, ka nekad nav rokas jānolaiž, kad jāķepurojās un jāiet, jādara ir. Un ka nav situācijas, no kuras nevar izkulties. Un tāpēc es jums nopietni saku, lasiet latviešu tautas pasakas. Nelasiet angļu, franču, Madagaskaras, poļu, kā sakot, zviedru, tās nelasiet, tie mesli. Es negribu apvainot nevienu, kā sakot, citu tautību. Bet latviešu pasakas atšķirās to, ka cilvēks godīgi darbu var izkulties ārā un izkuļās. Lasiet paši un lasiet saviem bērniem un bērnbērniem. Un kādreiz mēs cenšamies skatījās Latviju ģimenē publicēt kādreiz ar pasakai morāli klāt, kad kaut no viņas jāmācās, jo šitais ir doma, ka mūsu Latviju garamāni tikai blēņi stāsti. Ne, tie nav blēņi stāsti, tas ir pamācība, kā darīt, kā rīkoties, tas no mazām dienām bērnam jāaudzina iekšā. Ka lūk, pa ko bija šī pasaka. Ka var tikt vaļā no bēdām, no nelaimēm, no ļauna, kā sakot, viss, kas ir gadījies, kā sakot, pat te nonāca kādam vēlnam vai raganā kalpim, arī tad var izkulties ārā. Neatdod šo domu ir. Protams, ka, teiksim, arī, ja jau katram mums ir dzīvē kaut kas tāds, kur mēs, kā teikt, kā neko nevaram darīt, un tad nav jāpukst par nelaimi. Tas bija, pirms 25 gadiem jau, vai pat vēl vairāk. Strauji zaudēja atsgaismi, man operēja apsats, saglāt neko nevar, bet vismaz apstādināt, kā to procesu varēja. Es biju augsts klases konstruktors, projektu vadītājs, un bija skaidrs, ka es vairs nekādas neesvairs varēšu zīmēt, neesvairs kāds projekts vadīt, tas viss atkrīt. Un tad vienlaikus bija tādā pabeidīgā stāvs, domāju, ko es varu darīt. Tad es saku, jūs smagu celt arī nedrīkstiet, to nedrīkst. Beigās es domāju, kas man paliek, es pat pa sētnieku nevar būt. Tikai. Varētu, teiksim, varbūt tur universāla veiklos bija tā, teiksim, tāda, kas groziņas padeva, teiksim, no letas. Domāju, neko neiešu tur strādāt, galā atvainojos, taču. Vai tad, teiksim, taču. Nav jākaunās no darba, jākaunās no tā, ka tu nestrādā. Bet, kā sakot, protams, kāds varbūt garas stāvoklis cilvēkam bija projektu vadītājs un pēc viņa jādomā par šādām iespējām.
Un tad atveda mums slimnīcā, tad bija Stradiņas slimnīcā, viena jauna vīrieti, kas Latgalē bija nežēlīgi piekauts, drausmīgi piekauts, kā sakot, cik vispār cilvēku var piekaut. Un viņš bija bez samaņas bijis, viņš pabāz zem žagarkaudzes, bet viņš kaut kādā veidā bija tomēr, ka Dievs bija žēlīgs, varētu teikt, nosacīts, žēlīgs. Izrāpojas no žagara kaudzes arī neko neredzēt, viņš pēc skaņas izlīdis uz ceļa, un tur viņi bija labi cilvēki pievākuši, neļaudami, kas viņu vakarā galīgi novākt. Rības bija viņām salāpītas, kas bija varēts piešūt klāt, bet abas acis bija sistas. Tāds, tāds foršs vīrietis, lauku strādnieks, tāds īsti braša auguma, tāda, spēcīgs, muskuļots, un tā es gāju turēdāmies gā sienu un teicu, Ak, kāda laime man būtu, es tikai varētu kaut vienu acis man drusciņu gaismu no tumsas sašķirt, cik es būtu laimīgs. Un tad es padomāju, bet pagaidi, es taču kaut ko redzu. Grūti, bet es kaut ko varu izlasīt. Tad tikai es salīdzināt viņas bezgalīgi laimīgs. Un jau vairāk kā 25 gadus es dzīvoju, tu apzini, ka es esmu ļoti laimīgs cilvēks. Ar šo apziņu es dzīvoju, kā sakot, augu dienas sāku un dienu beidz ar šo apziņu, kad kas tā ir pa laimi, cik es esmu laimīgs cilvēks. Un padomt, arī jūs katrs nesat ļoti laimīgs cilvēks. Neraugs to, kad ir kaut kāds klapats nebūšanas ģimenē, dzīvē, darbā, kā sakot, tā veselība. Bet tā salīdzinoši. Vai katru no jums nav ļoti laimīgi? Un dzīvot tieši apziņu, ka esat ļoti laimīgs cilvēks. Neļaut šo laimi pazaudēt. Un priecēties nevis par to, kas vairs nav, bet par to, kas vēl ir. Par to, kas ir, ko es varu to darīt. Ar šo apziņu jādzīvoju. Ko es varu darīt, ko es varu darīt. Darīt pamazām sāk savu dzīvi regulēt un sāk domāt, ko es varu, kaut ko es varu darīt. Tā, tas būtu šīs dienas tēma nobeigt. Kādi būtu jautājumi? Tagad par pokaņiem kaut kas šovakar tiks runāt? Manas Jansons kundze pateica, ka šovakar parasti lekcija lasu. Bet, kā sakot, varam nākošo reizi, kā sakot, piemēram, varētu stāstīt par lielajām struktūrām, par pokaņiem. Tā, es saprotu, ka jūs esat no tiem jauniem, kas par giļiem interesēs, vai ne? Tad par pokaņiem pirmkārt nopērkiet man grāmatu, Trēdiņu Latvijas brīnumu. Tur ir vairāk kā 100 lapas puses veltīts tikai pokaņiem. Vēl apmēram 50 lapas puses veltīts enerģiskām struktūrām, kas arī jāzina no galvas ir. Būtībā visa grāmata tāda, kas, brautot uz pokņiem, viss tā grāmata jāzina ir. Tā, par pokaņiem, teiksim, to, kas ir rakstīts tajā grāmatā, to mēs šeit neatkārtosim. Tur katrs izlasīt. Ja būs jautājumi, es atbildēšu, protams. Ja būs jautājumi. Bet to, kas rakstīts grāmatā, ko es jums sēdēšu priekšā lasīšu no grāmatas kaut ko tā, kas jau katram zabaļams ir. Bet, ja, kā sakot, ņemot vērā jūsu tiekšu pienākšanu klāt, mēs varētu ņemt tēmas par lielajām struktūrām, par Latvijas enerģetisko uzbūvi un ar to saistītajām zinātnieciskajām iespējām. Tās ir tādas tēmas, kas būtu apusē, gan vajadzīgs jums, gan vajadzīgs tiem cilvēkiem, kas šeit klausās. Tā, bet tā jums jāna Jansons kundze, es jau, kad dzirdies šo, ka prasīja, kādu lekciju man šo klasīt. Es sagatavoju 2 variantus. Bet arī tas, ko es stāstīju šokļi, tas ir vajadzīgs pokaņos, piemēram, pokaņos ir vietas, kas paredzēts ir nākotnes izzināšanai, un pokaņi ir vieta, kur ļoti labi to var darīt. Ļoti labi, un tas nereiz ir darīts, jo
pašas senās svētvietas. Viņas jau tam ir domāts pamatā, lai varētu izzināt un vadīt nākotni. Tas ir seno svētvietu galvenais uzdevums – izzināt un vadīt nākotni. Tāpēc, teiksim, visas tās tēmas, viss tas, ko mēs šokar runājām, tas jau jāzina pirms pokaņos iet iekšā. Tā, kādi vēl jautājumi? Man liekas, ka šodien sarežģīta tēma. Visi, vai neko nesaprat, ja viss pārāk labi saprat. Bet būs vēl kāda lekcija tieši par konkrētām zīmēm? Jūs stāstīsiet kādreiz? Tā, es stāstīšu par konkrētiem paņēmieniem, kā izzināt. Bet mēs stāstīt par konkrētiem paņēmieniem, jāzina iespējas un darīšana ir. Tikai tad mēs ņemsim priekšējo, ko tiem strādīšu, kā sakot, kā ko izzināt, ka nezināt, kas tas ir, ko to dara. Abrīnos klusumu šokar, viss tie kautrīgi palikuši. Ja nav, tad šokar šo tēmu tad beidzam. Mums vēl tur pārtēmas būs par nākotnes izzināšanu, tad mēs tā, sagatavojiet svārstiņus. Tātad, kā svārsts var būt? Tas varētu būt diegā iesiets gredzentiņš. Un tādā šitī garā mēram diedziņā, ja? Bet varbūt arī jebkurš cits priekšmets, kas atrodās, teiksim, iesiets diegā. Un vēl labāk, ja viņi vairāk tās sakot. Piemēram, tas var būt čiekuriņš. Jā. Tas var būt čiekuriņš, tas var būt, teiksim, kā cits metāla knibucītis. Tas var būt kas lielāks un tā, te pagrūti būs, bet to mēs pamēģināsim iepazīstināt ar to, ar svārsta darbību, jo, diemžēl, šim svārstam mēs savilkts apkārt tagad tik daudz, kā lai sakot, mistikas. Var ļoti daudz ko izzināt, bet ne pilnīgi viss, un jāzina, kas ko var un ko nevar. Labi, tad esam 10 minūšu pārtraukumu, un Jānsons kundze parādīsies. Attēsiet durvis, vai drusku jāpaveidiniet cilvēki, te daudz šokar ir.